Ir 6 no rīta un ir tikai viens iemesls, kāpēc es tik agri varu piecelties. Un, protams, ka tas ir basketbols. Un ziniet, kāpēc? Operētāji panāc tuvāk. Jo mēs dodamies uz Eirolīgu. Izsūbīst un tapami, lūk šitā sagaida latviešu Madridē. Sailgojāties? Es arī. Un tas nozīmē, ka pēc 2 nedēļu pauzes Eirolīgas basketbols ir atpakaļ. Šito laimi! Attiecīgi, mēs ar jums dosimies uz El Clasico spēli starp Madrides Real un Barcelona. Nu, Madrida pret Barsu, sapratāt. Un man prātā nāk tikai viena mūzika šobrīd. Johnny, la gente está muy loca. What the? El Clasico. Nē, draugi, tā nav vienkārši spēle. Tā ir 2 milzīgu sporta kultūru un 2 leģendāru klubu cīņa. Un mans uzdevums ir paņemt tevi līdzi, parādīt tev visas šīs spēles emocijas, aizkadrus, aizkulises. Nu, vienkārši gribu tev paņemt līdzi, lai arī tu vari būt daļa no šīs El Clasico spēles. Lielisks plāns! Bet pirms mēs dodamies uz El Clasico spēli, esmu jūs atradusi uz romantisku vietiņu, jo ir viena lieta, ko es gribu noskaidrot. Un tā ir, kurš no Madrides Real un Barcelonas komandām ir simpātiskākais spēlētājs. Un kamēr es to kamēr es to nenoskaidrošu, es nekur prom nedošos. Labi, ejam jautāt. Girls, how do you think who is the most handsome guy in Real Madrid team? Which number? 9. Gonzalez, okay. What about Barcelona? 14. Hernán Gómez. Yes. ¿Es más simpático hombre en equipo de Barcelona? ¿Qué número? Je vais et je viens. 21. Aleksa Brīnes. 21. numurs, Aleksa Brīnes, tas ir arī mans mīlulīts. Aleksa Brīnes, okay. And Real Madrid team, from this team? This one. Abalde. Alberto Abalde. Barcelona team? Bellingham. No, per basket. Baloncesto and in Real Madrid. Oddio raga, lui è Drake. È Drake! It's Drake! Say Drake. Drake, yes. You know this Does he this play? joke? No. No, he don't play. He play in other games. So, He's handsome. No, beh, zia, no. Dai, questo. Two. okay. Bellingham. No, it's basketball, girls. Dico 4 però. I prefer 9. Viņām ir apspriedi. Lui, raga, 6. Number 6. Number 6. Okay, Alberto Abalde. Abalde. The number 9. Oh, Gonzalez. Number 9. Barcelona. Number 6. Oh, Jan Vesely. Yeah, number 6. 14. Hernán Gómez. Yes. Yeah, okay. Real Madrid. Hola, Madrid. Oof, so difficult. They're all handsome, right? Yeah, they are. Yeah. Oh la la. 6. I mean, you Yeah. know. I was also looking at him though. Yeah. Yes. So number 13, Satoransky. Real Madrid. Oh, maybe 6. Yeah, his smile is good. It's good. 6. Abalde. Okay, thank you, girls. Have a great day. Bye. 6. Number 6. Yeah.
Abalde, Alberto Abalde. Mēs tikko noslēdzām mūsu aptauju. Es vēl pie jums atgriezīšos ar šo spēlētāju apkopojumu, bet tagad paēdīsim. Mums ir atbraucis pakaļ taksis, un mēs tagad dodamies uz Movistar arēnu. Kāpēc man līdzi ir bumba? Jūs droši vien gribat pajautāt, tāpēc, ka es dankošu. Kāpjam iekšā. Hola! Draugi, mēs atrodamies pie Movistar arēnas, kur jau pēc neilga brīža notiks El Clasico Madrides Real pret Barcelonu. Es esmu sajūsmā, es tik ļoti gaidīju Eirolīgu, tas ir viens. Otrkārt, es ļoti gribēju pastīties tieši El Clasico maču, jo šis būs mans pirmais El Clasico iekš Eirolīgas regulārās sezonas spēles. Un, kas ir vēl, ko es gribu pateikt, vai jūs zinājāt, ka pirms šī ēka vispār tika uzcelta, šeit kādreiz notika vēša cīņas. Savukārt 1873. gadā šeit izskatījās tā. 1961. gadā šeit izskatījās tā. Bet tagad šeit izskatās, kā jau jūs redzat. Starp citu, vēl nesen šis centrs saucās par vizīņu centru, tad viņi pārstāvs par Movistar, kas maksāja atspasot balli. Kaut arī kāda atšķirība, kas saucas. Galvenais, ka mēs šodien redzēsim kārtīgu kapiņu, tāpēc, draugi, ejam baudīt. Priekš Spāņiem El Clasico mači ir super, uber, truper, mega ekstra pasākums, kuru viņa nelaiž garām, un vēl viņa nelaiž garām tā teikt kārtīgi iedropēt, ieraut kādu graķītas dūšiņu, lai uz pilnu jaudu izbaudītu šo spēli. Un ziniet, es viņus nenosodu. So, guys, I see that you're supporting Real Madrid. Yes. Okay, so what does it mean for you Spanish fans, El Clasico game? How important it is for you? It's like it's all the rivalry. We want to win, and it's like the biggest game for us. It's the biggest moment. Well, this game is very important for the families. We have family. I'm from Barcelona. Traveled Barcelona to Madrid for the view the game. This is a very important game for me. Yeah, I think that is the most expected game in the season by the fans. So it's gonna be a tough match, and let's see who wins. Reku man šķoms, mēs sen neesam tikušies, interesanti, viņš man pamanīs. Hey girl. Hi. How are you? I'm great. How What's are going you? on? I'm here to Good. make Are video you? content. Are we doing an interview or not? Yeah, we are. Are we just like that? So, Is it live? yeah, it's live, of course. Hold on a second. Joe, it's El Clasico game. It's a very special game. You look handsome. You look handsome. You every time look handsome. So, I'm getting old though, honey. I'm getting old. no. You Victoria, look get good. old. You look good. They, we did like the award ceremony together. In 2017, it was a long time Was it ago. 2017? God, was it that long ago? Yeah, All right, what do we got? but we are looking still good. Who? Yeah, I know. I'm trying not to think about that. So El Clasico game, it's a very important game. In general, it's just a rivalry. It's life or death for these guys. You know, there's so many incredible rivals in EuroLeague: Crvena Zvezda, Partizan, Olympiacos, Panathinaikos. This as a rivalry is really difficult to get to that level because the public and the fans are not the same as in those other rivalries. But for the players, it means that much. It's something that, let's just say it's one of those games in the beginning of the season. When you look at the schedule, that's the game you look for. Yeah. You know, you look for when am I playing against Barcelona. Draugi, jūs skatāties šo video un dzirdat svilpienus. Tas nav tāpēc, ka es ierunāju stand-up, tas ir tāpēc, ka Barcelonas komanda ir uzskrējusi uz kortiem. Mana mīļākā lokācija uz planētas Zemes, nē, tā nav ne Balijas sala, tā nav Taizeme, tā nav Tenerife, bet gan basketbola korti, uz kuriem iesildās basketbola grandi. Nu ko, manais muguras cīņai gatavojās Madrides Real un Barcelona. El Clasico ir gaidāms.
Parunāsim nedaudz par kritušajiem. Kā mēs redzam, tad Barcelonas komandas sastāvā uz laukumā mēs neredzam Kevinu Panteru, vienu no līderiem, jo viņš, diemžēl, karaļa kausā satraumēja kreiso roku. Arī Jans Veselīs šodien nespēlēs. Viņš jau nespēlēs 5 nedēļas, jo ir guvis ceļgala traumu. Madrids komandai iztrūks tikai Gabriels Deks. Mēs cerēsim uz skaistu basketbolu un jaudīgu spēli. Pirmais puslaiks noslēdzies un, kā saka amerikāņi, close game, fellas. Tieši tā, 40-43 Barcelona vadībā. Jau pirmajā ceturdaļā Barcelona ieskrējās, savukārt arī Madrides Real ilgi neatslāba un sāka demonstrēt asu fizisku basketbolu. Un tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams šeit, El Clasico spēlē. Draugi, ja jūs jūtat, ka es rauju galotas nost, tas ir normāli, jo, kad es uztraucos, patīkami, ja? Tad no manis nāk tas mans ventiņa akcents, tā kā viss kārtībā. Šī El Clasico spēle sāk kļūt vēl karstāka, jo uz šejieni, uz Movistar arēnu ir ieradušās Real Madrids futbola zvaigznes. Neviens cits kā Luka Modrič un Kylians Mbappé. Es atvainojos, ja es no futbola daudz ko nesaprotu, bet Mbappé, tas ir mans favorīts, tāpēc es šodien jūtos dubult uzlādēta. Alā Madrid! Nu ko, draugi, Madrids Real ir uzvarējuši šajā El Clasico spēlē 96-91. Nu, ziniet, pēdējās minūtēs man bija tā, ka skudriņas skrēja cauri. Bet, manuprāt, El Clasico, tas, protams, tas ir par uzvaru, bet, manuprāt, El Clasico ir vairāk par mīlestību un kaisli pret basketbolu. Bet tagad mēs ar jums dodamies uz Migzonu. Un Migzona, tā ir mana mīļākā zona. Mēs atrodamies Migzonā un mēs gaidām spēlētājus. Diemžēl šoreiz mūs neielaida ģērbtuvēs. Nu, labi, es īsti nepārdzīvoju, jo, kā teikt, galvenais ir Final Four, ka mēs apabijām, bet tas ir cits stāsts. Gaidām nākamo. Šobrīd mēs gaidīsim 2 spēlētājus no Madrids Real komandas, ar kuriem mums būs iespēja aprunāties. Lieta tāda, ka visi ir, tā kā šis ir El Clasico, tad šeit visi ir spāņu žurnālisti un arī rezultatīvākie pārsvarā arī bija spāniski runājoši cilvēki. Es ļoti ceru, ka viņi veltīs uzmanību arī mums. Paskatīsimies, vai latviešu blondīni spēs atkausēt viņu sirds ar jautājumu. Skatāmies! Well, I think the mentality was good. No, it was a different week for us because we came from Copa Kings Cup. We lost the final last week. Some of the players went with the national teams, so it was a difficult game plan for us. And the key was to be everybody in the same page. I think we did a solid game and we control
They're, I don't know how to say in English, but they fight till the end in the second half, in the last quarter, and we control that. So I'm happy because it was a very important game for us. Well, they are a great team. They have great players. They play a lot of minutes with Metu as 5, popping in the pick and roll to getting shots. He make difficult shots. Also Jabari Parker. They are a great team. They have a lot of weapons, and well, it was very difficult to get a win, and we are happy. And what does it mean for you to play in El Clásico game? Why it's special for you? It's so special. It's a different game. I think it's really special week when this game comes for all of us, and get the win at home, especially with in front of our fans, is amazing. Today I asked women on the streets who is the most handsome guy of Real Madrid players, and they said it's you. Really? You won. How do you feel about it? Good, great. Okay, thank you. Goodbye. Thank you very much. Mēs tikko nointervējām Alberto Abaldi, un tagad gaidām nākamo spēlētāju. Un es pajautāju, tā teikt, vadībai, kad tad nāks nākamais un kurš tas būs. Un man pateica, ka tas, kas ātrāk nomazgāsies dušā. Tā kā gaidām pēc pičiņu pačiņas uz interviju. I think we play very focused during 40 minutes. We play very solid defense. They have some injuries, some players who are injured right now, but that's even more dangerous, you know. So I think we started the game focused. We let them score a little bit too easy in the first half, but I think in the second half we played better defense. We shared the ball during those 20 minutes, and I think that was the key. Their 3-point shots, I think Jabari, Justin, Metu, they were amazing tonight. They are a very good team. They are so dangerous, so many positions, even for the point guards or every position. And I think tonight Jabari, Metu, and Justin were amazing, and that was very hard to stop. It means a lot. Besides, it's more than like football derby, more famous the football derby. But I think playing here against Barcelona have a lot of history. And I don't know, the fans during the week start going crazy, and I think you feel a different vibe like than other games, you know. So I think that makes it different. Mēs tikko nointervējām abus spēlētājus, kurus mums atļauj nointervēt, un tagad mēs dodamies uz mēdīju zonu. Tā teikt, mēs atstājām savas mantas, pirms mēs gājām intervēt. Un tas ir liels jautājums, vai tās tur vēl joprojām būs, tāpēc ejam skatīties. Es redzu, tur ir mana soma, tur ir tavs džempers, tur ir manas zāles pret galvasāpēm. Viss beidzās jau. Draugi, jūs parasti redzat, kā izskatās pilna arēna ar līdzjūtējiem, ar piepildītu, tā teikt, ja. Nosotros ropa,